Un ar to tad mēs arī sākam runāt par hermenētiku un fenomenoloģiju. Mēs esam pagājušajā reizē visi kopīgi ļoti jauki izrunājušies par moderno sabiedrību, par moderno kultūru un to, ar ko modernā sabiedrība atšķirās no tradicionālās. Tā ir, protams, viena tāda lieta, kur atkal sliktajam onkulim, kurš trešdienās te nāk jūs un biedē un neļauj pļāpāt, varētu ienākt prātā uzprasīt jums eksāmenā. Nē. Proti, tā ir tēma, kas jūs pavadīs visas jūsu studiju gaitas garumā, proti, kas tad ir īsti modernā sabiedrība, modernā kultūra un ar ko tad tā atšķirās no tradicionālās, ar ko tas, kā dzīvojam mēs, atšķirās no Edvarda Virzes straumēniem un visādas citas foršas lietas. Šodien mēs atkal atgriežamies mazliet vairāk pie teorijas, pie dažādām izpratnēm par kultūru. Un šodien mēs runāsim par hermenētiku. Es negribu jūs pārmērīgi apgrūtināt ar visādiem smalkiem svešvārdiem, bet kas ir hermenētika? Hermenētika ir mācība par saprašanu. Visplašākajā šī vārda nozīmē, kas ir, jūs droši vien kā būsiet un vārdu saprast. Jūs lietojat ikdienā nepārtraukti. Es saprotu to, vai es saprotu šito, es nesaprotu gal galā kaut ko. Piemēram, ko tur raksta Horkheimers un Adorno. Un tā tālāk es kaut ko nesaprotu. Vēl kas ir nemazāk būtiski, es kaut ko pārprotu. Jo pārprašana kaut kādā ziņā arī ir saprašana. Ne? Taču reti kurš no mums ikdienā aizdomājās par jautājumu, kuru var uzdot tikai tādā kalambūriskā veidā, proti, ko mēs saprotam ar saprašanu. Proti, ko nozīmē kaut ko saprast. Un hermenētika ir tā nozare, kas saka, ka saprašana pat par sevi ir pelnījusi zinām analīzi, jo kas gan cits ir kultūra kā viens saprašanas kopums. Proti, jūs lasat grāmatu un saprotat, kas tur tiek rakstīts. Jums tas liekas kaut kādā ziņā tuvi un nozīmīgi. Vai jūs skatāties filmu un jūs arī saprotat kaut kādu, kā saka, šīs filmas, un tas ir tagad būtisks vārds, jēgu. Jūs droši vien tieši tāpat kā par to saprašanu, neviens no mums ikdienā īpaši neaizdomājās par to, ko nozīmē vārds jēga. Ko nozīmē tas, ka mēs kaut kādā tekstā, piemēram, nezinu, vienalga, vai tas būtu jūsu mīļākais romāns 50 pelēkā nokrāsas, vai tas būtu jūsu nemazāk mīļākais romāns Harijs Poters un filozofa akmens, ka jūs šajā konkrētajā romānā saskatāt kaut kādu jēgu, proti, kāpēc to vajadzētu lasīt un kāpēc jums ir jāpavada savus dzīves laiks, nodarbojoties ar kaut kādu šādu literatūras darbu uztveri. Bet reti kurš no mums uzdod jautājumu, kas tā jēga ir? Ko mēs īsti varētu saprast ar šo pašu jēdzienu jēga? Un hermenētika un arī fenomenoloģija, es pastāstīšu, tie vārdi izklausās ļoti sarežģīti, viņiem arī ir jāizklausās ļoti sarežģīti, bet tāpēc es te esmu jūs priekšā, lai mēģinātu jums kaut kādā veidā paskaidrot, ko tie vārdi nozīmē. Nodarbojās ar to, ka viņi mēģina atbildēt uz šiem jautājumiem, proti, kas ir jēga un kas ir saprašana. Tad, lūk, jūs jau droši vien kā būsiet ievērojuši to, ka mēs jau kādā no iepriekšējām reizēm tikām pārunājuši tādu fenomenu, kurš jums noteikti visiem ir pazīstams, ka katram no jums ir kaut kāda mīļa grāmata, vai mīļa filma, vai mīļa dziesma, kuru jūs klausaties.
vai kaut kas tāds. Tā vismaz vajadzētu iedomāties, ka lielajam vairumam tā vajadzētu būt. Un tādi, kā saka, kultūras objekti, ja? Proti dziesmas, grāmatas, stāsti, dzejoļi un tā tālāk, ja? Filmas, teātri izrādes, pie kurām jūs atgriežaties. Ik pa mirklim, ja? Proti, ka reiz pāris gados, piemēram, tur, nezinu, mūsu vecāku, manu vecāku paudzi, droši vien, ka tur pārlas slaveno Margaretas Mičels romānu Vējam līdzi. Piemēram, vai ne? Esat lasījuši Vējam līdzi? Redz, vai ne? Kur ir tā teikt, kas ir viens no klasiskajiem gabaliem, kas ļoti daudziem liekas tāds, kā saka, romāns pie kā atgriezties, ja? Kur pārlasa ik reizi 2 gados vai biežāk vai kā. Vēl citai paaudzei tāds ir, lai gan tas ir drīzāk tai pašai paaudzei, ir ļoti liela mīlestība pret Mihailu Bulgakovu romānu Meistars un Margarita, vai ne? Kurš savulaik tika arī padarīts par tādu kā televīzijas seriālu un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tāda tur, protams, un tā, līdz pat kaut kādiem, kā saka, es zinu, veselu virkni ar cilvēkiem, kas nebūtu ne ar ko nesekot ar viņiem par to sliktu, bet labu, bet kas saka, ka, īstenībā, Harijs Poters ir kaut kas tāds, kā saka, lieta, bez kuras viņi īsti sevi vairs nevar iedomāties, tāpēc, ka tā grāmata vienmēr ir kaut kur goda vietā mājās, un pie tās grāmatas vienmēr atgriežās un tā tālāk. Un tagad hermeneitika ir tā joma, kas mēģina skaidrot to, kā tad īsti norisinās, kā veidojās tas process, kad jūs saskatat jēgu tajā, ka jūs, piemēram, pārlasat ik pēc mirkļa kaut kādu kultūras objektu vai paskatāties vēlreiz kādu tur filmu, vai nevienalga, neatkarīgi no tā, vai tur ir, nezinu, limuzīns Jāņots krāsā, ne? Ar visiem citātiem. Vai tā ir, piemēram, kas vēl ir tādas klasiskas filmas, tās Dulās Paulīnas dēļ, vai ne? Tās Dulās Paulīnas dēļ, kā jūs to zināt, ir pamatā Vizmas Belševicas stāsts, vai ne? Taču mēs viņu lielākoties pazīstam to tās Dulās Paulīnas dēļ, protams, no šīs jaukās filmas ar Lilitu Bērziņu un Lidiju Freimanu galvenās lomās, vai ne? Un tur visi tur tie citāti, kādi tur tikai tur nav un tā tālāk un tā tālāk. Kas tas ir? Kāpēc mēs saskatām kaut kādu jēgu šāda te procesa, respektīvi atkārtošanā? Ja? Kāpēc mēs atgriežamies pie tā? Jo ir skaidrs, ja būtu runa tikai par kaut kādu prastu informācijas uztveri, ja? Proti tajā ziņā, ka es vienkārši, kā saka, gribu savu cieto disku smadzenēs pielādēt pilnu ar kaut kādu informāciju, tad tas būtu diezgan muļķīgi no tāda viedokļa skatīties vienu un to pašu filmu neskaitāms reizes pēc kārtas. Vai, piemēram, neskaitāms reizes pēc kārtas lasīt vienu un to pašu grāmatu, nezinu, 12 krēslu, Šveiku vai, kas vēl ir? Vēl nāk prātā, kas ir tas, ko jūsu paudze pie kā atgriežās? Sakiet skaļāk, es nedzirdu, diemžēl. Kas ir? Krēsla? Jā, krēsla tieši tā, vai ne? Kā jauniešu stāsts. Labi, vēl kaut kas? Jā, tādas, ok, bet tas ir kaut kas tāds, kas šobrīd iet ķinīšos, vai ne? Un kaut kādās, jeb nē, vai nav tā? Un kā ir ar... Tā ir grāmata, jā? Ok, es to nemaz... Vēl kaut kas? 11 mājās. 11 mājās nav nekāda jaunā filma, vai ne? Tā ir Makolejs Kalkins, ir jau cienījumā vecumā, bet vienalga pie tā atgriežās. Lūk. Un ja būtu runa tikai par to, ka jūs vienkārši pielādējat savu smadzeņu cieto disku ar kaut kādu jaunu informāciju, tad tas liekas diezgan bezjēdzīgi. Kāpēc vajadzētu skatīties vai klausīties vai lasīt vienu un to pašu darbu vairākas reizes pēc kārtas? Galu galā, jūs taču neskaitāms kopijas kaut kādai informācijai savā datora cietajā diskā neturat. Tieši tādēļ tas, par ko nodarbojās hermeneitika, ir tas, ka tā mēģina pateikt, ka tas process, kāpēc mēs atgriežamies un kādā veidā mēs vispār saskatām jēgu mākslas darbos un saskatām jēgu, piemēram, tajās pašās, kā saka, mūzikas un filmas un tam līdzīgās lietās,
ir kaut kas krietni atšķirīgs no vienkāršas informācijas apstrādes. Tas ir tas, ko mēs saucam ar šo, kā saka, hermeneitisko jeb interpretatīvo procesu. Tad lūk, droši vien, ka viena daļa no jums, neatkarīgi no tā, kas ir tās jūsu mīļākie mākslas darbi vai jūsu mīļākās filmas, viena daļa no jums būs ievērojusi, kā lasot uzmanīgi par jaunu, kaut vai tās pašas bada spēles vai kas no jums šobrīd liekas tāds, pie kā ir vērts atgriezties, ja? Pie kaut kā jēdzīgi. Ka jūs katreiz, kad jūs to lasat, jūs tur saskatat kaut ko bišķiņ savādāku, nekā tas bija iepriekšējās reizēs. Tajā ziņā, ka jūs vienkārši redzat, kā patiesībā kaut kāda lieta, kurai jūs līdz šim nebijāt pievērsuši uzmanību, pēkšņi izrādās kaut kādā ziņā ļoti, ļoti interesanti, ļoti, ļoti jēdzīgi, ļoti, ļoti, kā saka, jūs uzrunājoša. Ir tāda pieredze pazīstama? Ko? Vai ne? Nu, lūk, kas acīm redzot nozīmē to, ka, un tā ir tā lieta, par ko mēs runāsim saistībā tieši ar hermenētiku, ka šī saprašana attiecībā uz šādiem mākslas un kultūras darbiem vienmēr ir appusējs process, tajā ziņā, ka tas atrodas kaut kur starp jums, jo iespējams, ka jūs saskatāt starp jums un to konkrēto mākslas darbu, ja? Konkrēto filmu, konkrēto mūzikas darbu, konkrēto grāmatu, konkrēto dzeju un tā tālāk. Ja? Tā saprašana vienmēr atrodas kaut kur pa vidu, tajā ziņā, ka jūs uzdodat, tajā mirklī, kad jūs pārlasat, piemēram, savu mīļāko grāmatu pēc 2 gadiem, jūs iespējams uzdodat tai grāmatai citus jautājumus. Un tāpēc jūs no šīs grāmatas arī dabonat citas atbildes. Ja? Citiem vārdiem sakot, un tas ir viena no lietām, par ko mēs runāsim tieši saistībā ar hermenētiku, tad, kad mēs iesaistāmies kaut kādu mākslas darbu uztverē. Ja? Tā varētu būt filma, tā varētu būt grāmata, tas varētu būt mūzikas skaņdarbs un tā tālāk. Mēs nākam pie viņa ar zināmiem jautājumiem, ar zināmām gaidām. Ko mēs sagaidām, vai ne? Jūs, piemēram, tajā mirklī arī, kad jūs ieiet veikalā, šobrīd nāk Ziemassvētku laiks, vai ne? Un jūs noteikti, ka mēģināsiet apgādāt savus tuviniekus un draugus arī ne tikai citu starpā, ne tikai ar eglīšu mantiņām un tortēm cielaviņa, bet arī ar grāmatām, vai ne? Vai mūzikas diskiem. Pērk vēl kompaktdiskus kāds? Vai, jā. Pērk vēl kompaktdiskus. Nē, tas ir labi, tāpēc, ka es jau, kā saka, lielākā daļa jau tos pašus, elektroniski failus ir ļoti grūti dāvināt, vai ne? Tas ir tā pārāk prasti, bet tad, kad tu aiznes kādam kompaktdisku uz mājām, tad tas ir kaut kāds materiāls priekšmets, ja? Tu uz viņu var uzrakstīt kaut ko mīļu virsū ar flomasteri un tā tālāk. Ka arī tad, kad jūs pērkat vai sev vai citiem šādus kultūras objektus, kā mēs teiktu, grāmatas, kompaktdiskus, mākslas albumus, ja? Dzeju krājumus, DVD diskus, ja? Un tā tālāk. Jūs pie šī konkrētā mākslas darba nonākat ar zināmām gaidām. Ja? Jūs neieiet grāmatnīcā un šitā te vai ne, kā saka, un te šito vai ne, ar aizmiegtām acīm neizvēlaties kaut kādu pilnīgi uz dullo kaut ko. Jums ir, kā mēs to sakam, un tas ir hermenētikas viens no tādiem jēdzieniem, zināms horizonts, vai ne, kurā jūs izvēlaties. Piemēram, jūs ieiet Rozes grāmatnīcā kaut kur tur, nezinu, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas, ja? Un, tur ir dažādas grāmatas. Ja? Jums varat pievērst uzmanību grāmatām ar spilgtiem vākiem un lieliem burtiem, un kur ir uz vāka uzrakstīts kaut kas tur, kā saka, tur Dens Brauns, piemēram, vai ne? Kas tad attiecīgi radīs par jums zināmu, radīs zināms pārdzīvojums par kaut kādiem tiem populāri mistiskajiem trilleriem, vai ne, tur par visādiem kodiem un briesmīgām lietām un tā tālāk. Ja? Tad jūs ieiet tajā pašā grāmatveikalā un skatāties, tur ir kaut kāds tāds mazs stilīgāks grāmatelis
uz kurām kuras nav tik liels un kliedzošs, bet kurām kā saka, kaut kāds latvisks uzvārds un zem tā uzrakstīts kaut kāds interesants nosaukums. Jūs domājat, tā droši vien ir dzeja, tas ir kaut kas tāds. Un tad jūs varat teikt, jā, es nezinu, man patīk latviešu dzeja, nepatīk latviešu dzeja. Ja? Vai es pazīstu tādu vai citu autoru. Ja? Es ceru, ka jūs bez, kā saka, minētā Dena Brauna pazīstat arī tur, nezinu, no Rikstēnu vai Gundagu Repšu vai kaut kādus citus cilvēkus, kas kopumā veido to, kā saka, to, ka jūs principā arī izvēloties kaut kādas šādā te veidā kaut kādas mākslas darbus, jūs patiesībā nākat ar zināmām gaidām. Jūs izvēlaties kaut ko no kaut kāda iepriekš esoša horizonta. Ja? Un tas horizonts ir tas, kuru jūs esat līdz šim tajā savā dzīvītē izveidojuši. Ja? Tur, proti, jūs droši vien, ka nebūsiet iemācījušies baudīt klasisko mūziku, ja neviens nebūs jūs bērnībā vedis un audzinājis uz klasiskās mūzikas koncertiem, lai varētu pateikt, jā, ka šitas ir baigi labi, vai ne? Vai opera. Piemēram, vai ne? Citus savukārt, ja jūs esat, kā saka, ja jūsu vecāki ir bijuši operas mīļi, vai ne? Un jūs būsiet ieaudzināti operas tradīcijā un būsiet gājuši uz operu, tad jums būs zinām nojausma vai nekādu kompaktdisku jūs gribēsiet pirkt savam draugam vai draudzenei, vai tā būs Elīna Garanča vai Maiko Vaļevska vai, nezinu, Aleksandrs Antoņenko vai jebkurš, vai ne? Izsakot, pieņemot, ja jūs gribat kādu latviešu operu dziedātāju izvēlēties. Ja? Lūk, citiem vārdiem sakot, jūs nākat ar zināmām gaidām. Jūs nākat, jūsu, tā teikt, tālākā kultūras apguve. Ja? Proti, tas, kā jūs izvēlaties filmas, kā jūs izvēlaties mūziku, kā jūs izvēlaties literatūru, ja? Nāk no kaut kādiem jūsu iepriekšējiem jau priekšstatiem par to, kas ir iekšā konkrētajā grāmatā. Ja? Ko jūs varat sagaidīt? Protams, ka ja jūs piemēram, jūs cēlaties priekšā, ko var sagaidīt no Dena Brauna. Ja? Bet to jūs tikai zināt, tikai tad, ja jūs ir kaut kāds priekšstats, kas ir Dens Brauns. Ja? Tieši tādā pašā veidā, ja jūs tur fanojat par mūziku, ja, tad, nezinu, jums kādam tur patīk vēriskās operas, tur Puccini un tā tālāk, un tā tālāk. Jūs varēsiet, jums būs jēga tikai pirkt šo Bellini vai Puccini operas disku tikai tad, ja jūs, zināsiet, kas tā ir par operu un kas ir Puccini un tā tālāk, un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka šīs gaidas vienmēr tiek apmierināts. Ļoti bieži gadās tā, ka jūs ievērojat kādu smuku grāmatu, kas jums liekas, tas būtu tas īstais, tāpēc, ka es no viņa esmu tur lasījis, un man liekas, ka šitas ir baigi pareizais. Taču tad, kad jūs nopērkat to grāmatu, tad jūs patiesībā saprotat, ka nē, tas nav gluži tas, ko es gaidīju. Ne? Un tas ļoti bieži tā ir, ka pēc tam, kad jūs esat konkrēto šo darbu nopirkuši, tas konkrētais darbs nevienmēr, vai bieži, teiksim tā, viņš biežāk neatbilst precīzi tam, ko jūs no viņa sagaidījāt. Viņš kaut kādā ziņā vienmēr ir bišķiņ savādāks nekā tas, ko jūs no viņa sagaidījāt. Ja? Bet tieši šādā veidā jūs arī veidojat to savu, kā saka, kultūras horizontu. Ja? Proti to, ko jūs saprotat, to, kas jums liekas jēgpilns, un to, kas jums neliekās jēgpilns. Tieši tādēļ arī viena no tādām ļoti būtiskām tēmām saistībā ar tieši šo hermenētisko kultūras teoriju ir vēsturiski arī šis tradīcijas jēdziens. Jo šī atgriešanās pie kaut kādām lietām un pie kaut kādām kultūras vērtībām jaunā situācijā, ja, ir raksturīgi ne tikai jūsu uztverēji tajā ziņā, ka jūs atgriežaties pie sava mīļotā, Harry Pottera, piemēram, ja, pēc kaut kādiem noteikti perioda, ja, un saskatat tur kārtējo reizi kaut ko citu, nevis to, ko jūs tur bijāt iepriekš lasījuši. Ja. Jūs saskatat tur kaut ko citu. Tas nav process, kas ir raksturīgs tikai jūsu uztverēji. Tas ir process, kas ir raksturīgs arī pašai kultūrai. Ja jūs tā paraugaties, tad kultūra nepārtraukt attīstās kā īstenībā šādas vienu un to, teiksim tā, vienu un to pašu vērtību izmantošana un uztvere vienmēr jaunās situācijās. Ja? Tas ir, piemēram, iedomājieties
kas jūsuprāt ir tā Eiropas vēsturē, mūsdienu Eiropas vēsturē visnozīmīgākā teātra luga? Kā jums šķiet? Un kas ir tā, kur visbiežāk uztver, kur uzskata par tādu visu lugu? Kas? Tieši tā. Es domāju, ka tur varētu par to strīdēties, bet visdroši vien, ka vispareizāk droši vien, ka būtu teiks. Šekspīra Hamlets ir tradicionāli tas, vai ne, kas ir visur. Vai ne, kas ir tāda, kā tiek uzskatīt par tādu, kā saka, Eiropas kultūras vienu no stūrakmeņiem. Un jūs nevarat sevi uzskatīt par kultūrālu cilvēku, ja jūs nezināt Šekspīra Hamletu. Vai ne, tas pavisam noteikti. Bet, kā jūs to zināt, Hamlets ir pats tapis veiksmīgi 17. gadsimtā, un kopš tās reizes, kad Šekspīrs viņu tur veiksmīgi uzrakstīja, ja, balstoties kaut kādās senās dāņu kronikās, Šekspīra Hamlets ir ticis iestudēts neskaitāmas reizes. Un viņš ir ticis iestudēts neskaitāmos variantos, ļoti daudzos atšķirīgos variantos. Un katrs no šiem variantiem ir kaut kādā ziņā atšķirīgs. Un kaut kādā ziņā atspoguļo to brīdi konkrētās, kā saka, konkrētās kultūras situācijā, ja, kad viņš tiek iestudēts. Ja, kad Hamlets tiek... Hamlets, proti, kā sižets, kā teksts, ja, kas vienlaikus iet cauri, kā saka, Eiropas kultūrai nepārtraukti mainoties, bet vienlaikus paliekot arī viens un tas pats. Kaut kādā ziņā. Ja? Kas ir savā ziņā paradoxāli. Ja? Viņš it kā ir viens un tas pats, bet viņš visu laiku ir kaut kādā ziņā savādāks, jo nav divu vienādu Hamleta iestudējumu. Ja? Tur ir vesela virkne ar dažādiem Hamleta iestudējumiem. Arī Latvijā, man liekas, pavisam nesen, ka minētais slavenais latviešu teātra režisors Oļģerts Kroders, laikam savas dzīves laikā bija iestudējis viens pats tikai kaut kādus 4 dažādus Hamleta iestudējumus, arī pietiekoši atšķirīgus. Tur ar Ivaru Stoninu un ar kaut kādiem tur citiem aktieriem.